Sveiciens brāļiem un māsām Kristū. Es gribu padalīties ar savu liecību, kā Dievs man ļāva saprast, cik ļoti Viņš mani mīl, jo es mazāk kā 2 gadus atpakaļ pazīstot Dievu un ejot uz baznīcu un lūdzot, bija šausmīgi ar mazu pašvērtējumu, un man ļoti satrauc, ko citi cilvēki par mani domā, un es neapzinājos to mieru un to mīlestību, ko Dievs man tagad ir devis. Jau kopš mazotnes es vienmēr biju striktās domās, un mani apcēla par to, kā es izskatos, un kaut kā tas aizgāja līdz pat vidusskolai un daļai līdz pat universitātei. Es nekad nevarēju saprast. Es tā kā domāju un teicu Dievam, jā, es zinu, ka tu mani mīli un es sevi mīlu, bet realitātē tas neatspoguļojās, un man vienmēr pasaules ietekme savā mērā bija svarīgāka, un vienmēr iedvesa manī domas, ka es neesmu pietiekami laba, ka es neesmu pietiekami skaista, ka es nevienam īsti nebūšu derīga, izņemot varbūt savu ģimeni un pašus tuvākos draugus, kas man šķiet, ka mēs daudz ļoti labi zinām, ka tie ir sātana meli, un tā nav patiesība. Un tad es, lasot Bībeli, lasot psalmus, uzgāju 139. psalmam, kurā Dievs tik brīnišķīgi pastāstā, cik ļoti katram cilvēkam ir vērtība viņā, un ka neviens nav kļūda, un ka Dievs zināja visas mūsu dienas, pirms tās vēl nebija nevienas. Un tas man deva tādu atklāsmi, tādu mieru sajūtu, tādu mīlestību no Dieva. Un tā bija pirmā daļa no tā. Un vēl viens apstiprinājums, ko es saņēmu un kas man iešāva kā bulta sirdī, labā nozīmē, bija tas, ka vienu vakaru māsai prasīju, kā tu vari būt tik pašpārliecināta par sevi, kā tu vari sevi nest ar tādu graciozu gaitu. Un māsa man ļoti vienkārši atbildēja, tāpēc, ka es zinu, ka Jēzus mani mīl. Un tajā brīdī es sajūtu to Dieva mīlestību pati. Un tas bija tāds brīdis, kad man šķiet, ka man atvērās pilnīgi jauna pasaule. Jā, es varbūt ceru, ka kādas iedrošinās. Un lai svētīga nedēļa visiem. Mīļais debesu Tēti, Jēzu, Svētais Gars, paldies par to, cik Tu brīnišķi esi radījis katru no mums. Paldies, Kungs Kristu, ka Tu pirmais mūs mīlēji pat tajā brīdī, kad Tev vēl nepazinām un neapzinājāmies šo Tavu mīlestību. Kungs Kristu, es lūdzu tieši tagad nāc, Kungs Kristu, un paņem prom visas ļaunā melus un apsūdzības par to, ka neesam vērtīgi, jā, vai neesam pietiekami skaisti, Kungs, jā, vai neesam pelnījuši Tavu vai kādu citu mīlestību. Jā, Kungs Kristu, tiešām paņem un Jēzu savā vārdā, jā, patriec visus šos ļaunā ievainojumus melus. Jā, Kungs, un tiešām nāc pār šo vietu, un Jēzu pārklāj ikvienu ar savu mīlestības lietu. Jā, lai prāts un sirds vienā vienotībā saka, es zinu, Jēzu, Tu mani bezgalīgi mīlēji un mīlēsi, jo Tu mīri un augšām cēlies, lai es dzīvotu. Kungs Kristu nāc ar savu mieru un prieku, ļauj mums baudīt Tavas mīlestības augļus un ticībā uz Tevi teikt un slavēt to, cik ļoti Tu mīli mūs un cik katrs mēs esam dārgs Tev, jo Tu esi gatavs mums iet pakaļ. Cauri lietiem, vētrām, sāpēm, Kungs, un arī brīdī, kad mēs esam prieka pilni. Jēzus vārdā, āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.